Nākamā sadaļa ir tātad ieguldījuma, kuru projekts tātad sniegs. Šeit jūs izvēlaties jums atbilstošo, ko tad jūs darīsiet. Tātad ir jaunu produktu pakalpojumu radīšana, ieviešana tirgu, esošo produktu pakalpojumu attīstība, lauksaimniecības produktu pārstrāde, tātad realizācijas vietu sakārtošana, tātad jaunu realizācijas veidu izveidošana, turismas un viesmīlības pakalpojumi ir izcelti ārpus un darbinieku produktivitātes kāpināšana, respektīvi darbinieku apmācības ir nepieciešams. Un šeit jūs izvēlaties, jums arī var būt ne tikai viena, bet varbūt arī vairākas. Jūs, piemēram, veidot jaunu produktu un arī apmācat darbinieku, piemēram. Jā? Bet, ja jūs izvēlaties, vienmēr atcerieties to, ka ir jābūt kaut kādām izmaksām attiecīgai jomai, ko jūs izvēlaties. Tad ir sadaļa jūsu projekta ietekme uz ilgtspēju. Ieliekot jā, jums tātad šeit atvērsies papildus ailīte apakšā, un tātad jūs šeit ieliekat, kas jums atbildīs. Es zinu, ka vairākām rīcības grupām ir tātad par šo atjaunojamo resursu izmantošanu, klimata ietekmes mazināšanu, pie vērtēšanas kritērijiem. Tātad šeit ir jāpaskatās, vai jūs varat, tātad, ja ir, jūs attiecīgi pieņemsim šeit ieliksiet, vienkārši ielieku klikšķīti, jā, un šeit jūs pamatojat, kāpēc jums tas ir. Arī šeit ir vairāk aprakstīts, ko regulas izpratnē saprot ar šo te visu vides ilgtspēju. Tātad arī šeit uzklikšķinot, jums pavērsies plašāks un aprakstu lūks, un te jūs izpētīsiet, kas ir. Nākamais, kas ir ļoti svarīgs, vai jūs dodat papildus intensitāti par inovāciju? Jā, tātad šī sadaļa ir ļoti svarīga. Jūs ieliekat jā, un attiecīgi tātad izvēlās, kurš tad ir no inovācijas veidiem šeit minētajiem. Jā, tātad produkta pakalpojuma inovācija, paša procesa inovācija, resursu inovācija, sociālā inovācija vai cita veida inovācija, kas ir varbūt arī jau stratēģijā minēta vai savādāk. Bet šeit visam ir jābūt pamatojumam. Kāpēc jūs uzskatāt, ka tā ir tiešām inovācija, un to, jebkurā vietā, kur jūs sniedziet informāciju, viņai ir jābūt viegli pārbaudāmai. Ja jūs kaut kur uz kaut ko atsaucaties, jūs droši varat arī iekopēt šeit iekšā linkus, saites vai kaut kāda cita veida, kur tiešām vērtē, jo es zinu, ka vērtētāji pārbauda gana cītīgi, īpaši es vērtēju. Tātad vienkārši citīgi un arī jāskatās, kāds ir tas nosacījums. Jā, šī ir viena no tām lietām, kur inovācijā visiem liekas, ka tā ir inovācija, bet jums ir jāpapēta, vai Jēkabpils novadā tā inovācija ir tiešām inovācija tikai jums,